Mēs tiesnesi nenosaucām. Tiesnesis ir Dinārs Daugela. Es domāju, daudzi viņu, tīpaši Brocēnos daudzi viņu pazīst, jo viņš trenē jauniešus un ikdienā ir treneris. Jā, Brocēnos ir Ledas hāla, ja kāds nezin. Turpat blakus stadionam. Hokejam LV Viktors Kaļiņins. Pašā spēles sākumā viņam bija pirmā iespēja gūt vārtus, neizdevās. Toties tagad viņš neatstāja nekādu cerību vārtsargam. Jānim Bullītim rezultatīvu piespēle, bet... Tad Nils Remes uzsāk mums uzbrukumu. Un ar Jāni Bullīti saspēlējās 2-0. 2-0. Jānis Bullīts no Nila Remes piespēles. Jā, pēdējai minūtei pirmajā trešdaļā sākoties, Hokejam LV gūst otros vārtus un panāk 2-0 savā labumā Jānim Bullītim. Viņš mums palīdzēs balvošanā. Diemžēl mums netika daži no Latvijas bijušajiem izlases spēlētājiem un esošajiem. Teiksim, bija divi. Esošie. 3-0. 3-0. Lielisks metiens augšējā stūrī. Plaukstas metiens Nila Remesa izpildījumā. Izmantot skaidriskais vairākums, Nils Remes gūs skaistas vārds. Arī viņam 1+1 un rezultatīvu piespēju šoreiz Artūram atvainojos, ne. Tagad Jelgavnieki vēl vienu uzbrukumu sāk. – 24. numuru viņa komandā ir Guntis Pujāts. Un arī čempioni atgūst pirmos vārtus. Tātad Batraks iemet mums vārtus un Pujātam piespēli. Jā, Artūrs Batraks, 13. numurs. 1-3, rezultāts kļūst 1-3. Pilns sastāvs Hokejam LV, bet čempionu uzbrukumā 3-2 un 2-3, ko neizdevās. Lietlaus panāk 2-3. Jā, ko neizdevās izdarīt vairākumā, to izdevās izdarīt tūdaļ pat, tik līdz komandas atkal spēlēja vienādos sastāvos. Gorodņikovs dodas uz priekšu. Atstāja Šansovajam. 3-3. 3-3. Šansovajs. Rezultāts kļūst neizšķirts. Čempioni panāk 3-3. Šansovajs aiz saviem vārtiem. Glaskovam atstāja. Šansovajs. Jau Batraks. Un... 4-3. Romāns Glaskovs. 2:24 pirms pamatlaika beigām. Romāns Glaskovs ar lielisku plaukstas metienu ieraida ripu vārtos. 4-3. Bet pagaidām viņam nav iespēja to izdarīt, jo ar ripu Jelgava un tagad viens pats Glaskovs iziet un netrāpīja. Un viņam tagad būtu jāmainās. Vārtsargs iet tos. Mainās 4-3, un es pat gribētu teikt, ka šāds scenārijs šī laukuma ir daudz labāks nekā 5-4 spēlē. Protams, daudz vairāk brīvas vietas, mazais laukums turklāt. 14 sekundes, tukši vārti. Un nedaudz gar vārtiem noslīd ripa. 7 sekundes. Es nedomāju, ka paspēs kaut gan 3, 2. Vārtsargs atsit un Jelgava otro gadu pēc kārtas čempioni. Mēs uzzinām šī gada čempionus. Tā ir atkārtota Jelgava. Diemžēl Hokejam LV neizdevās pirmajā sezonā kļūt arī par čempioniem. Bet visu čempionu tituls debitantiem tas arī ļoti labs sasniegums. Un Jelgava tomēr laikam tie ir īstie čempioni. Ja komanda no 0-3 finālā izšķirošajā spēlē spēja atspēlēties un uzvarēt, tad īstāks čempions vairs nevar būt. Izslēgšanas spēļu MVP Artūrs Batraks. Kurš saņem arī hokeja cīņu. Un tagad pirmās vietas ieguvēja Lūdzu pa vienam un komandas kapteinis pēdējais pēc kausa.
Paldies komandām par 2013. gada Latvijas inline hokeja čempionātu.